Sveicinātākie tiesneši, apvienot komandu, klāsošie. Man ir ļoti liels gods šeit stāvēt, un es ļoti pateicos par šo debatu. Ja no rītas būtu zinājis, ka šeit stāvēšu, es ļoti priecīgs, ka mēs tādas šobrīd. Bet tātad, manuprāt, debata ir ļoti interesanti. Man ir prieks redzēt jūs argumentus. Tomēr, manuprāt, tiem trūka tāds kā pamats. Jo jūs ļoti daudz balstījāties uz to, ka, piemēram, turismus augsts, jo tā būs, darba vietas augsts, jo tā būs, nebija piemēram. Tāpēc jūs tiešām man nepārliecināja. Un es joprojām esmu spīgam nav pārliecināts, ka Eiropas Savienības padomes prezidentu Latvijā nav izdevīgi tās sabiedrībai. Šajā debatā es saskatīju divus strīdus punktus. Pirmais tādēļ būtu, vai Latvija ir integrēta Eiropas Savienībā. Kad es šo pašu jautājumu uzdevu pirmajai runātājai, viņi atzina, ka mēs esam Eiropas Savienības pilsoņi, mēs esam arī Schengen zonā, ir brīvais tirgus, un konkrēts piemērs, kā mēs esam izolēti Eiropas Savienības, es tā arī nedzirdēju. Vienīgais, ko viņi oponenti minēja, ka šādā veidā mēs, kā teikt, tuvotos lielvalstīm. Bet vai tiešām mēs tirgosimies Vācijas, Francijas, šo tiešām Eiropas grandu valstī, ja mēs būsim populārāki? Jo tas bija tas, ko viņi teica, ka atpazīstamība mūs tuvinās Vācijas līmenī. Es domāju, ka šajā brīdī viņi aizmirst ļoti daudz citas aspektus. Tāpēc es domāju, ka Latvija ir diezgan ļoti integrēta Eiropas Savienībā. Un tāds arī ir Latvijas, Eiropas slogans, tātad vienot dažādībā. Kā otrais līdzpunkts, manuprāt, bija, vai prezidentūra ir Latvijai finansiāli izdevīga. Mūsu komandas runātājs pierādīja ļoti vairākus piemērus, kā šī brīža finansējums ticis izvietots nelīgi. Attiecīgi šīs BMW mašīnas, kurš izmaksāja šo laiku 6,5 tūkstoši. Par šādu nav tās mašīnas, kad viņš kaut kādā nopirkt. Mēs saprotam, ok, pēc tam. Tāpat arī fakts, ka aptuveni 4 miljoni visi izdevumi pretiesiski. Un fakts vien, ka oriģināli bija domāt, ka iztērēts 60 miljonus, bet plānoties ar 112 miljoni. Oponenti ir ļoti šajā argumentā uzsvērs ilgtermiņa iegūmēm. Tajā pašā brīdī es nedzirdēju tas ilgtermiņa iegūmus. Jā, viņi runāja par turismu pieaugumu, bet jautājumā, kurš daļā nesekoja nekādu piemēru, to, ka turismu būtu cēlies šobrīd. Paldies! Tāpēc es nedz arī iemeslu, kāpēc domāju, ka viņš sados turpmāk. Jā, likās ļoti interesanti šis jautājums. Jā, oponents ļoti runāja par reputācijas iegūšanu. Tomēr jāsaprot, ka reputācija varbūt arī slikta. Un es negribu izklausīties bargs, bet Latvija joprojām ir viena no sliktākajām sliktākā finansiālā situācijā visā Eiropā. Vai tas ir tas piemērs, ar kuru mēs varam iet uz āru, vai tas ir, es pieņemu, ka nē. Tāpēc varbūt izdevīgāk nav uz āru. Un šī reputācija var arī mums būt kā traucētas. Tātad, jā, oponenti minēja ļoti daudz par to, ka mēs varēsim ietekmēt šos padomus lēmumus. Kā savā pirmajā argumentā minot šīs 3 vadlīnijas, konkrēti spēlēja vienotību un digitalizāciju. Paldies! Bet jāatcerās to, ka mēs esam neitrā pozīcija. Un arī faktu, ka Latvijā ir pieņemts tikai viens sastāvdaļa no visiem lēmumiem. Cik viens šeit visai pārējais pēc. Tāpēc es uzskatu, ka vairāk mazāk Latvija ir šobrīd tāda kā kancelēs valsts, jo mūsu ieņēmums šis vadlīnijas būtu līdzīgs arī prezidentam notikt Lietuvā, Igaunijā, citur. Tāpēc, manuprāt, prezidentūra ir diezgan līdzīga manām grupēm. Attiecīgi, man šīs grupas ir jaunas, man ir mandumi, un man viņas ļoti spiež, tiešām spiež. Un, manuprāt, man viņas pašām patīk, bet sajūta ir slikta. Man liekas, tāpat arī es arī prezidentūru. Pašam liekas par forši, bet kurš no jums pamanīja mans kurpus iepriekš? Viens cilvēks no visas auditorijas. Attiecīgi, vai direktā nav līdzīga prezidentūra, tad mēs ceram, ka mūs pamanīs.
Šo visu paturot prātā, es joprojām esmu stingri un nelokām pārliecināts, ka Eiropas Savienības padomes prezidentūra Latvijā nenes Latvijas sabiedrībai nekādas iegūtas. Paldies!